Piedirsi man golfā. Tāds Audi, starp citu. Ne man nervi, ne tas droši. Es nefilmēju, ja? Piedirsi man golfā. Labrīt, labrīt. Kā redzat, esmu Volkswagen centrā, šoreiz Vācijā. Un šoreiz neuzskatīties kādu mašīnu, priekš klienta vai priekš sevis, bet... Vai kur krafterīs man tas stāv? Braucu uz Vāciju, pareizāk sakot, jau pirms tam čīkstēja bremzes, kad nespiež bremzes, re, kur video būs. Nu, un. Jā, čīkstēja bremzes, aizbraucu Latvijā, nečīkstēja tik traki, saka, tur viss kārtībā, vari braukt, tu bremzes 30%, vari droši braukt, nekādu problēmu. Točno? Točno. Nu, izbraucu līdz Iecevai, jau sāk tā čīkstēt. No sākuma tik pa parastiem ceļiem, beigās arī pa bāni sāk čīkstēt. Ne man nervi, ne tas droši, tā kā atbraucu centrā, lai skatās, lai labo, kā nekā garantija mums ir. Un šodien ir 23. datums, un tās ir tieši 2 gadi, bet garantija ir 5 gadi, 250 000. Manā gadījumā tie ir, cik mums tagad ir, 78 000. Mums iedeva tādu prācu strādāt. Ar Apple neesmu braukājis, man liekas. Kamēr es te pastaigājos, kamēr man darbā ir pārtraukums, kur fonā redzat pazīstamas krāsas, iep auto viens no vieniem pieņemšanas punktiem, Freiburgā tas ir. Pirmreiz var iziet apskatīties dažas mašīnas klātienē. Tā jau īsti nedrīkst skatīties, bet no garām ejot, apkārt apiet ir iespēja. Tā kā tur reku skaists AMG C43 ir. Tur Astra, kad es skatījos Astras jāapskatās. Vēl viens AMG 63 jāizsūta klientam. Tas esnieks vēl pie tām. S3 Audi tāds vēl tas skaists. Tas mukas mašīnas nolasījušās. Tāds Audi, starp citu. Šo Audi noskatīju, biju skatījies. Jā. Jāapskatās arī klātienē. X3. Šoreiz tad daudz smuku mašīnu. Būtu naudu varētu iepirkties, kā saka. Jā, ko saka, aizciešotos placi, kas te blakus atcerēties, ar tricāru skatījos tādu sarkanu tādā veidā. Tā kā ir ko darīties, ir ko strādāt. Kamēr gāju uz placi, iegāju internetu apskatīties šo, kur tu tās parādīšu, pat cik viņu var nopirkt, starp citu. Kur ir saits, ievadīju konkrēti šo vietu, ko Hambras 169 eiro, 1.9 dīzels. Kur viņš ir, jā, stūrīti rūsa. Riepas beigušās, bet viņš rūts, brauc apakša vesela. Riepas vēl komplektā kaut kādas nav. Kā vispār pat budžetu var dabūt. Tā kā, kas te vēl interesanti, krājnieks cenu nezinu. Šis diezgan padārgs 16 laikam gribēja. Šis arī interesants par 3000 eiro, 2.7 dīzelīts vai 6 sedanā. Tā kā ir labs cipars, bet ir visādi tas pieraksts, ka skaņa no motora, no kārbus. Un tas muki tur AMG tāds, AMG šāds. Un Astra tā ir pa 6000. Vairāk pa lielam te nekas interesants nav. Sabiedriskais transports. Mēs ejam uz placi. Pirms pāris mēnešiem es jau te biju. Šis bija benzīnieks. Merces mums neinteresē. Te bija tricārs. Tricārs ir aizgājis. Tā kā gandrīz vai tur iekšā pat nav ko jēgas iet. Šis Merces joprojām tirgojas, parādījās caurums pārnā. Un tas 23. par kosmosu. Bet man liekas, te jābūt vēl kaut kur bija. Pa lacim jābūt. Ejam meklēt. Es nemaz te iekšā neiešu šoreiz. Šitie visi ir auto bez īpašniekiem. Ja īpašnieks kaut kur ir pazudis, dokumentu atslēgu nav. Nu, ko te kur sakarīgāks placis. Iesim iekšā. Pētīsim, skatīsimies. Bet zinu, ka cenas ir kosmosā, jo es internetā papētīju. Tā kā vienīgi tas, ka jums varam parādīt. Bet te toties arī mašīnas sakarīgākas. Staigāja viens no interesantākajiem Bembis. Starp citu šitais, man liekas, bija internetā. Es redzēju, sakarīgs cipars bija 2,5 eiro, man liekas, ja pareizi saprotu. Rūsa tā pa virspusē nav, apakšā nedaudz. Cietais jums, kabriolets, automāts. Man liekas, viņš 2-trīgais bija. Pa 2,5 tiešām labs cipars. Gribēju aiziet uzjautāt, vai tiešām tāds ir, jo internetā vairs nevar atrast. Un Škoda tā ir, neatceros, jo iefilmē vai neiefilmē. 2.700, bet noteikti var nokalēt pilnpieziņu 1.9. Šeit kāses, tur rūsiņu pielabotu. Nu, nav te. Cenas ir kosmos. Tā kā tā, jāiet, uzjautāsim cenu par kabrioletu.
Redzat, un visam, kā mēs pieeju, cenas vēl palielās. Vēl iemetīšu rekursānā video par zālīti. Tā notiek, kad placi uzliek pārāk lielu cenu mašīnai. Pat BMW nepērk. 46, ja pareizi atceros, bija 2-trīgs dīzelīts, bet cena bija kaut kur automāts. 4 ar kapeikām šeit, ja pareizi atceros, bet toties ar garantiju. Jā, vēlāk komentārā uzrakstīšu, ja atradīšu, cik īsti cena viņam ir. Kas notiek, ja mašīnām cenas ir kosmos? Ja kas tikto kā ir tas video? Jā, labi, prasīsim cenu. Un nav brīnums, ka nepārdos. Jo, durvis ir ciet, daudzām mašīnām cenas nav, kam ir tam kosmos, 7900, tam 6 Audi. Rūsa. 3900 benzīnieka. Tā kā jā, vēl ko var parādīt jums, kas man iekritīs acīs, protams, kosmos 4800 1.9 dīzels tīri ok. Ar nobraukumu 279. gada ar jaunu skatu, kaut kad bija. 9900 benzīns 4900. Šits ap 10 bija, 12. Audi smuks ar 100 000 nobraukumu, 19. Tas ir benzīnieks. Es nezinu, kur iet. Visi jāiet atpakaļ strādāt. Nekā interesanta nav. Varbūt pa ceļam vēl kaut kur iebraukšu, bet palielam. Šoreiz pa tukšo nekā nav. Tā. 13. gada dīzels, protams, pa 5000 eiro. 260 nobraukums, 13. gada 114 zirgspēki. Nu, jau kaut cik, man liekas, cena, bet tik un tā pārdārgi, jo beigās Latvijā jums nostāsies. Oj. Un šis ir 12,5, 170 nobraukums, 16. gada. Es domāju, citā placī var dabūt kaut ko interesantāku un lā. Bet tā, skats jau smuks. Par smukumu jāmaksā, vai ejam pie turkiem. Gan jau, ka šit gan ir turki, bet uz vietas, ka redzējāt, nav. Labi. Kaut kas būs no Vācijas parādīts. Ja kaut kas būs, tad parādīšu vēl, baigais vējš. Ja nebūs, tiekamies Latvijā, jo daudz mašīnas nāk uz Latviju. Gan klientiem, gan uz tirgošanu. Hei, es esmu atpakaļ Latvijā. Naktī atbraucu. Nepagāja diena, kā jau nākamais autiņš ir klāt. Šo es paņēmu izsolēt netīšām. Šis bija izsolēts autiņš, jā. Palēt pa 250 eiro. Kopā ar komisijām noslēdz 600 eiro. Kur viņš ir. Vēlāk pastāstīšu, kāpēc tāda cena. No tādā attāluma ir pat ļoti labi. Nu, neskaitot, protams, standartiņš, hrum priekšējā rūsiņa spānā. Tu ir tieši pēc atslēgas. Skatīsimies, vai būsteri vajag vai nevajag. Viņš ir 2-litrīgs, jeb 318 dīzelīts. Faceliftā, tebika rūsiņa. Zina, par to naudu ļoti labs. 1200 eiro man tagad pašizmaksa nostājās. Jāmēģina pielēst. Būs vai nebūs? Nu, mēģināsim pielēst. Būs vai nebūs? Tāds katru atslēdzies, Mašīna pa 200 eiro. divas pogulas ir aplausts. Tu esi redzēju, man liekas, tā sajūgs. Kondiška ir, bet nav klimata kontrolas. Lampiņas deg jau ir labi. Nu, būs apgriezieni. Vienīgais mīnus degvielas masku sagribēja haļavu. Viena lampiņa. Jā, dīzels pirkām kā benzīna. Rūts arī ir aplausts. Ļoti labi rūts. Jā. Elektriskie logi priekšā, man liekas, viņi negāja elektriskie. Šitais ir pasūtīts, man liekas. Pasūtīt to Jā, rēķinu. es divas pasūtīju. Gan otram 48. Sajūgs labs. Vilkusība nekāda nav, pagaidām baigi negrib. Tā kā kam nepieciešams par 2000 eiro, lūdzu, ir pieejams auto. Uzcenojums 10-kāršīgs, par 200 eiro nopirkām, par 2000 tirgojām. Bet jūs jau to saprotat, izmaksas vēl pa vidu. Ļoti labi, man patīk. Tev? Normāls, kā 46. Bīteris vai ikdienas autiņš? Krāvim virsū. Labrīt vēlreiz. Nesanāca iepriekš uzfilmēt sākumu, bet, kā redzat, braucu es ar Ramu. Rekurs saraksts no certifikācijas. Tas nozīmē, ka beidzot es braucu gatavot mašīnu certifikācijai, gatavot visus lukturus. Principā lukturus, galvenokārt lukturi, jā. Un uz kurienes dodos,
Jā, kāpšu uz tā paša grābekļa, mēģināsim vēlreiz rodos uz Apex Motors. Jā, pagaidām, kas spēja tādas lietas izdarīt Latvijā, pagaidām, cik es zinu, nav nemaz tik daudz. Viens uzņēmums mani uzrunājot ar TikToku, sazinājos, viss kārtībā, piedāvāja cenu 700 eiro plus PVNs. Starp citu, nav slikts piedāvājums gandrīz pie viņiem, bet Apex Motors ātrāk varēja paņemt un piedāvāja cenu. Viņa teica, būs no 400 eiro līdz 600 eiro ar PVN. Pateicu skaļi, lai visi zina, kā tur būs, redzēsim pēc sataisītā. Tā, ar krāsotājiem man sanāca aizķeršanās, gribēju vest to, kur man žurku krāsoja ne pa kapekām, par ļoti labu cenu. Piedāvāja, ka man ramu nokrāsos pa visu sānu, viņš teica 500-600 eiro plus PVNs. Ļoti superīgs cipars, bet viņam ir komandējums ilgāks nekā plānojās, aizķērās, viņam tur darbi, viņš pa Vācijā komandējumā. Un līdz ar to viņš tikai pēc mēneša vai 2 būs Latvijā, un tas man diemžēl nedara, jau ārā jau tuvojas ziema. Gribās visu sakrāsot. Pagaidām plānā vest uz Jēkabili. Viens klients man te piedāvāja pie sava krāsotāja aizvest, tur cena 1500 eiro. Jā, 3 reizes dārgāk, tā kā par 1000 eiro it kā varētu pagaidīt, bet, gribās arī sataisīt un arī piedāvāt jums nopirkt šo automašīnu. Dodam tagad Apex, priekšā foršs laiciņš spīd, ārā starp citu, labi, tagad 7 grādi, iepriekš no rīta bija +2 tikai, un tagad ārā ir 30. septembris. Labi, dodamies pie Apex Motors, piebraukšu šo parādīšu, bet kopsumā gaidam rezultātus. Viņi taisīs aptuveni nedēļu. Pēc nedēļas dzenam uz krāsošanu. Tāds ir plāns. Ko rama esmu Apex Motors. Jāiet iekšā, jāsasveicinās, jādot auto. Un tad jāgaida zvans. Kā redzējāt, ramu es aizvedu. Atbraucām pirmdiena, 2 mašīnas ir atnākušas. Šonedēļ būs pagaidām tikai 2. Ir viens uz pasūtījumu Volvo un viens īpašs Bembis 91. Abas vēl neesmu redzējis, to tieši skatīties, kas un kā. Tā, Volvo ir šīs, V60, 2.4 dīzelīs, es pareizi atceros, šis bija, ar manuāli. Pagaiši, to nebrauksim, tikai piedirbināsim Ričard. Lai sils. Pielece, rot smuki, viss kārtībā. Ejam pakaļ Bembim. Jā. Un reku, laikam ir šis tas Bembis. Jā, šis. Jā. Es aizmirsu, kādā krāsā bija. Jā, šeit ir, vai te tāds defekts te bija mums? Es neatceros. Jā, skatās būs tas defekts. Šis bija noteikti, to es atceros, jā, šitais sāns bija. Tikai bildēs izskatījās mazāks tas defekts. Galvenais skatīsimies, kas darās apakšā. Šito tikai piedirbināšu pamēģināt. Pusnāda bija, vai ne? Nē, pilnāda. Pilnā? Pilnāda. Bet tur nav automāts? Te vai kaķīti. Te vai kaķīti. Tu tā būsteri. Aizmugurē aizkariņi. Smukā stūre. Manuālis. Te arī pārsteidēs būs jānopēr. Ričard, kura mašīna tev labāk patīk? Volvo. Tev Volvo visi patīk, Jā. Nu, labi. Labāk Bembis būtu patiks. Volvo es atzinu mājās, jau ir pagalmā. Un atzinu arī šo 91. 318. laikam 7. gada. Paņēmu es izsolē viņu Beļģijā. Auto viens izsolē, Riktīgi sakarīgu ciparu. Doma man viņu laist uz izsoli. Vai tirgot, to vēl neesmu izdomāt. Izsolē, nevis izsolē, bet izdozēs ar saviem klientiem gada beigās, kā es teicu. Labs variants, ne? Jā, ir kur roku pielikt. Es domāju, vizuāli apakšā rūsas nav. Bet šeit ir mums kāsas. Liekos pāns. Te ir lielākais defekts. Un nedaudz arī priekšā. Kaut kur ir atspiedies mainīja joslu un tā. Ir bez ekrāna, mehānika ar ādas salonu. Nobraukums viņam mums ir 323. Tad varētu iztīrīt, nostāvējies gaiss, pastāvējies. Tā kā ir ok. Rūts ir labi, tikai aķis jāuzlādē vai jānomaina. Protams, uz izlozi tur jaunas ziemas riepas.
uzpulēt, sataisīt sānu un tā tālāk. Bailīt tirgoties jums pa sakarīgu ciparu. Un tagad man ir viela pārdomā. Jākrauj nost. Būstermi jāiet pakaļ. Varbūt pieliks, ko sakat. Pamēģināt. Atslēga pagaidām viena. Ja izlozījies, tad būs divas. Pielece. Pat būsteri nevajag. Jā, te podziņas trūkst. Lampiņa tikko pārdesē. Pat aķīts ir, aizkariņi aizmugurē, ir aizkariņi. Ir tāda sīki vizuāli defekti. Rūts labi, jākrauj nost un jāštuko. Redzējāt, iedzenu es 90-nieku, fonā Volvo, jau noskaloju, gatavošu klientam, rītdien jāizbrauc CSDD. Jau interesanti ir par šo 46. Ainis paņēma uz tirgošanu tādu Mersi. Būs pa 2 eiro, 200 tirgošanā, 280 dīzelīts. Ieskati. Ne par to. Volvo. V60 paņēmām klientam uz pasūtījumu. Gribēja tieši D5, 2.4 dīzelīti. Šis ir 11. gada. Paņēmām Vācijā no viena dīlera. Cena bija 5.900. Nokaulējām uz 5.300. Tur. Tātad 750 evrika piegāde. Mana komisija 370 eiro. Kaut kas tāds bija. Ne par to. Reku Volvo. 2 atslēgas. Smuki diski, cena priekš D5 2.4 dīzelīša laba. Tieši gribēju mehāniku, skatījās ietilpīgs, lai būtu ekrāns, atpakaļskatu kamera, viņam ir pusāda sēdekļi, kruīz, nobraukums 284, viss pierādāms, viss ir dokumentiņi, viss ir, nolākāmies spoguļi, aizmugura šādi, viss tīrs, sakopts, pārdevējs bija sakarīgs, turks, bet sakarīgs. Man pat no turkiem labāk patīk pirkt. Paskatieties, viss bija iztīrīts, viņam visi tā forši. Jā, piekabes āķis ir pieliekamais, visādas štorkas, kas liekās virsū, tā kā baigi forši. Kopts auto, visi papīri ir, vēl izbraukšu, bet ir viens maziņš bet, ko gan pircējs zina, gan pārdevējs pateica, rekur te ir mīcīts. Mūs jāparamantē nedaudz, bet nekas traks. Motors savs, rūsas apakšā nav. Rītdien es izbraukšu. Tūlīt uzlikšu numurus, rītdien izbraukšu. Tad varēšu pateikt sīkāk, kā braucās, bet tā. Motors rūca skaisti, forši, klusi, kā vajag. Tāda nostalģija, jo agrāk man te bija vairāk tādi Volvo. Smaržo tieši tāpat, tās iekšā kepholderīši, viss tīrs. Nav nopīpēs neko. Tā kā tā, lai labi kalpo labi jauniem īpašniekam. Tā kā tā. Es rītā došu Volvo, izbraukšu, parādīšu. Un tagad dosimies, mēs ar Raju mazgāsim šo, lai var aizsūtīt klientam video, kas tas ir. Jā, tad pastāstīšu par cenu, kā tā veidojās, pat cik dabūjām. Un jā, varbūt būs jaunumi par to Golfu. Pagaidām tā. Kā jau solīju, teicu, ka drīzumā būs info par šo Golfu. Tā kā beidzot ir atnākuši papīri, respekt tam cilvēkam, kas neaizmirst un tomēr beigās sagādāja papīrus. Jo labs laiciņš ir pagājis, bet tomēr papīri ir pie mums. Paldies, ka neaizmirsa. Un tagad es došos uz CSDD viņu reģistrēt. Piereģistrēšu, iziešu tehnisko apskatu, skatīšos, kas ir no ilgā stāvēšanas viņam noticis. Tūlīt likšu aķīti iekšā, kraušu uz piekabes. Un braucam CSD reģistrēt. Tātad pārbaudīsim tehnisko stāvokli un uz tehnisko apskati, jā. Un piedāvāšu jums 2-litrīgu Golfu. Tā, viņš ir riktīgi ilgi man te nostāvējis. Viņu es paņēmu februāri nopirku, un tagad mums ir oktobris. Ir bija, ka veiciņš pagājis, ne? Durvis ir pielipusies. Tā jau labi, multistūrā, ekrāns, sēdekļu apsildes, parkošanas sistēmas, automāts, 2-litrīgais, LED gaisma, smuka brūna krāsa. Tā kā aparāts foršs, ejam pēc aķīšu pakaļ. Un būsteri, protams. Bet būsteri paņemsim vēl vēlāk. Naslēgs jau tāpat jāņem. Kas te mums nav kāds? Uj, bļā!
Te kāds ir piedirsis. Un kurš tas varētu būt? Bet te viss kāds pievēmis vairāk. Cerams, neko nav viņš te apēdis vēl, ne tikai piedirsis. Jeb. Bet šitiem visiem sūdiem es ielikšu te viņam iekšā Indas mašīnās sabēršu. Viņi zinās, ka neesmu te mašīnas. Tad tās viss aizdegsies. Un tagad bildīts. Kas tas tāds? Ir uz 10. Piedirsa man golfā. Te viss ir aizaugis, jau krūmi tūjas aizauga tuvāk mašīnu. Gan tas lūk visi to būtu uz eju pošu momentu. Parkingā ir. Kaut kas vēl degviela ir 306 nobraukums. 8 grādi ārā. Un nelec. Tomēr mums būs kaut ko sagrauzis. Naķis galīgi beigs, ka knapi būsturs velk. Ielecā. Stāvējis. Pēdējo reizi jūnijā darbinās, man liekas. Nu, protams, visas kļūdas viņam UTT, vismaz roķini bija. Viņa tāda nebija laba doma. Bet mēģināsim braukt. Tātad, rezumē. Esmu uz piekabes, bremžu nebija. Visāds lampiņas, beigās lampiņas pazuda. Rekur ir burnauts sliede. Nē, tā ir roķina. Roķina bija ķīlējusi. Pabrauc atpakaļ gaitā, aizgāja. Tā kā lai lādējas, beidzot ir kustība, braucam uz SDD. Smuka brunkrās tiešām patīk. Nē, mašīnai nav nevainas. Ir no stāvēšanās. No stāvēšanas šādas lietas jāpataisa. Bet būs ok. Būs labi. Braucam reģistrēt. Redzēs, kāds būs numurs. Tagad braucu es no Ogres uz Salaspili. Astaisu dokumentus, jāsot bija uz Rīgu, jo liegums joprojām stāv. Rīga vēlēs visu pārbaudīt vēlreiz, vai viss kārtībā. It kā būtu viss kārtībā jābūt, jo tagad ir bijis gan somu papīri, viss kārtībā uz tā cilvēka, viss kā vajag. Bet nav viss tik vienkārši. Saka, liegums ir paliek liegums, lai tas cilvēks sevis reģistrē un tad attiecīgi... Bet viņam ir īpašumā Somijā, pēc kā viņam jāreģistrē Latvijā. Tā kā... Nesaprotu, kāpēc es tad negribu reģistrēt. Dabūšu es reģistrācijas departamenta numuru, zvanīšu, jautāšu. Cerams, ka atrisināsies bez liekām sarežģītībām tālāk.